Jau. Es gribēju padalīties ar vienu tādu notikumu, jā, šodien. Es atkal tiku, bļēģi, pakļauts, bļēģi, baigai briesmīgai lietai, ja tā, man liekas, tā ir briesmīgi, jā. Nu, tas nav tur sakarā, jā, tāds kaut kāds bija absurds. Šodien, es biju uz pilsētas centru aizgājis, jā. Man pienāk divi tādi, ne policisti uniformās, ne armijas, bet kaut kāds tādās, kaut kā raši tādi līdzīgi, tā kā mentiem, kostīm, armijniekiem, kaut kas uz to pusi, jā. Es tāds, ja viņi pienāk, sveiki, viņi tur parāķi, var redzēt, štrīpiņi, specagenti. Es nezinu, kāpēc tieši štrīpiņi, kaut kāds tur apkarošanas, tur kaut kāda vēl burti bija, jā. Labi sūdz par to. Viņi tādi pienāk, un tādi, jūs tā kā esat arestēts par nepatiesas informācijas noplūdī internetā, un tā kā štrīpiņā, tā kā viss šitu bloķi, nu tā kā štrīpiņi kibernoziegumos, jā. Nu, štrīpiņi, laikam, tas ir, es nezinu, tas ir uzņēmums, vai tā kā kaut kāds, tā kā valsts, nu, es nezinu, kroši štrīpi, es nezinu, tas bija tā kā domāts, nu, es nesapratu, kroši. Viņi man tādu sāk, blā, tur arestēs, jā, tā kā mašīna piebrauc, man tā kā ņem, slēgs rokas, es tā kā atvairos, jā, tā kā čik izvairos, es vienam uzspīs, vai ne, ar elkonīti, tā viens, viņš tur nokrit, jā, otrais kaut ko velk steku, jā, arī man tūlīt sitīs, es izvairos, viens no mašīnas izkāp, pom, nahuj, mana celīt pa kājām, es tā kā saļimst, jā, man tur sāk kritīgi spārdīt, bļē, kropi, vai ne, viņi tur spārdas tāds ieslēdzies savā tajā, no pain, no shame, jā, režīmā, jā, caur satelīti ieslēdzies, neko tā kā nejūtu, viņi man tā pieceļ, jā, un tā kā iebāž mašīnā, jā, viņi man tā kā ielik, jā, un tā kā vēdz kaut kur vēd, jā, es tāds, man sāp, ķipa, laidiet ārā, es neko nezinu, jā, man tad aizved pie štrīpiņa, es nezinu, vai tas bija štrīpiņš, bet tur bija 3 galdi, viens kaut kāds kropls tur sēdēja, un tas štrīpiņš un vēl viens kaut kāds, laikam štrīpiņš, es nezinu. Man saka, jā, tur stādās priekšā, tur kaut kāds tur bija random vārds, bet man liekas, tie bija Petu Šaris, Štrīpiņš un tas Kropls Kaspars. Man saka, jūs tā kā, nu, esat nodevējs, valsts kaut kāds, un manī nav sots piespried, tā kā tiesas zālēs tur vēl kaut kādi cilvēki. Un tā es tāds, jā, tur runā, jā, tur tos mans pārkāpums stāst, tur ķipa es vēl esot nozadzis no viņa satelīta kaut kādu informāciju. Labi, to es arī izdarīju, bet, nu, jā, viņš viss tā sēd beidzās, es tāds, man ved jau prom, es pamuku, es vienkārši, man ved uz mašīnu, tā kā uz vienu vietu, kur viņi laikam tur nogalina visus, es nezinu, kas tāda vieta bija. Kas tā pa vietu tā es gribēju teikt. Jā, es tā kā muku prom, kaut kāda mašīna random brauc, es izmetu to čuvaku ārā, viņi man sekoja, es, rītī kaut kur brauc, nezinu kur, un tad beigās, jā, es tiku, es no viņiem pamuku tādu, jā, un ļoti tāds interesants, es nezinu, vai viņi zina, kur es dzīvoju vai nē, es uzliku signālu, jā, caur rūteri, nu, bloķēt visu, man bloķē, man tāds tā kā vairoks ir, uzreiz kā boti kaut kādi vai boti, ja šitie bomži, es uztaisīju, jā, un tā kā, nu, viss uzreiz viņi tā kā izslēdzās, sitīgo vīrusu tā kā ieinstalēju, signālu vīrusu palaidu, es nezinu, vai vajadzēja tā darīt, jā, tā kā, es štrīpiņam, tiem kropļiem uzsūtīšu mega vīrusu, mēģināšu kaut kā, jo viņiem arī stipri satelīti, viņiem ir ļoti stipri, es nevarēju tur vai kaut kā tiktu tieši pie bunkura, kaut kā tur ļoti, jā, tā šausmīga diena. Nav, vazīt, nav. Galīgi nav. Tiem štrīpiem vispār nav stipri satelīti. Viņiem ir tie Petušārs satelīti, viņiem ir tie invalīdu kropļi, dirsā, pisto, bērnamnieku satelīti.
Es vienkārši domāju, viņiem tad tā kā ideja par to, ka, ķipa, nu, ja mēs klausīsim Petušārs Pavels, tad mums samaksās algu, mēs varēsim būt dzīvi. Tā kā tas viss dienas strādā uz to Petušārs principu. Tā kā, jā, mēs pakļaujamies Petušāram, un tad mēs tā kā, tā arī ir, jā. Tas, ka, nu, tie pēdiņi, jā, tieši izvēl, un tad lūri, jā. Un tad man tas signāli tā kā sasalās ļoti daudz tā kā pedofilu. Šis izvēļiņi tā kā, jā, mēs pakļaujamies, vēl mārs, mēs pat tagad tev pakļaujamies, jā. Nu, un viss, tie ir kādi vīkliņi, tie kādi šizoīdi. Ir krobļi. Nu, sūdz tu, ko ir pateikt, nu? Neko. Tas mēsls neko nevar arī pateikt. Nē, tas nevis tu esi sūdz, bet tas pedofils Kaspars caur signālu to teica man. Tāpēc, ka es vakar šito audio ierakstu, ko es to naktī aizsūtīju, es viņu uztaisīju pilnīgā pālī. Es biju izdzērs 2 litrus ar stipro Valteru, 5,8% alu. Un es normāli šķaidīju to militāro signālu, ja, tās frekvences un visus tos parazītus tarakāns, kas tagad ir nolīduši man tā kā zem ādas. Un tad es viņus tā kā rītīgs šķaidīju, skaldīju, sūtīju tur draugiem voice message, tur tev sūtīju, tur internetā visu kaut ko tur darījos. Un tad tas podcasts otrais, ko mēs uztaisījām to Genshin, ir, nu, killers, ja, tā kā slay. Un tad Kasparam nebija vispār ko pateikt, viņš laikam kaut ko dirš, vai ne? Un tad es tā kā tev sūtu tieši to ierakstu. Un tad tā kā speciāli tā kā paņēmu pauzi, lai nerunātu. Un lai paklausītos, ko tas Kaspars saka. Un Kaspars tāds, tu sūdz. Sūdz tu. Pareizi viņš teica, sūdz tu. Jā, viņam viņš, nu, kad viņi izšķaida, izdauza, kad neviens imbecils, viņam arī tas pats prikals, ka caur viņu arī var kāds runāt, jo viņš pats ir jau nosists jau to Kasparas pilnībā iznīcinājis, to kroplu, to pedofilu, un tad viņam nāk palīgā tieši trīpiņi, tie imbecili, kas viņa vietā runā, un viņam liekas, ka viņš ir tas, kurš stāst kaut ko. Bet tā viņš vispār neko nevar, viņš ir pilnīgi mēms. Tas, kā es viņu katru dienu daudz to kroplu, kā es viņu toskāju, bļi. To pedofilu jobano, bļa. Viņš ir bija izsmieklis kaut kāds, bļa. Deģenerāts recekls, nahuj. Pedofils, nahuj, šizoīts. Sūdz. Jā, skaidrs, jā. Viņš dar tā, viņš tā kā, man arī parasti ir tā, es ar draugiem kaut ko runāju, es tā kā apklustu, kaut ko tā kā pasaku, vai ne? Un tā kā atjēdzos tā kā savā realitātē. Un tu saka, ko tu teici, čomis, tā nē, tas nebija es. Es jau viņiem nestāstu, ka man ir, nu, šitādas problēmas ar tiem, nu, šitiem te, bļa, vidariem, jā. Viņi man neticēs. Man liekas, viņi neticēs. Viņi domās, ka man jāiet ārstēties. To es viņiem nestāstu. Tas tā kā ir tāds, tā kā noslēpums. Jā, viņi visi tur tādi ir. Tas jā. Kropiem, jā. Arī pamodos, bļa. Kaut kāds gļuks bija, bļa, atkal, bļa, iestarots. Kaut kādām mājām rāpoju, kaut ko kritu. Tur man vēl kaut kāds pazīstamais, jā, viņš tā kā rāpās, tā kā nokrit no mājas, vai ne, tur rāpās lejā. Un viņš tā kā nokrit, es tā kūrēju, kas ir, ķipa, tu esi dzīvs, viņš tā kā respaunojās atpakaļ, ķipa, davai vēl vēlreiz kāpjam, es jau nekāpu, es jau tikai skatījos. Man liekas, tā ir tā kā pareģošanas vīzija, kā, nu, jā, ja kaut kas notiks ar mani, ja kropils man kaut ko izdarīs, jā, es domāju, ka es, nu, tā kā atzimšu, citā varbūt tā kā tēlā vai atzims kāds cits, tā kā māceklis. Es tagad arī klausos tas, ko tu man stāsti, vai ne, tām vīzijām. Tur uzreiz te kaut kāds imbecils ir pieslēdzies, kaut kāds 50-gadīgais, 60-gadīgais kāds slimnieks. Viņš klūrna, viņš tā kā, zina, ka man arī vīzijas bija no rīta, viņš tāds, ka izstāst par savām šī rīta vīzijām. Tad skatās, tā kā tāds pedofils, klūrna, bola savu pretīgu ībelu, kropuls, suka. Sukinas sin, kucas dēls. Tava mamma ir mauka, tu imbecils, sapratī,
Tas viņi pilnīgi, bļa, kropļi izdrāsti, bļa, petu šari, bļa, kropļi, kucas dēli, viss, kas iespējams, bļa. Un viņi arī pidari, bļa, uzbrūk, vai ne, tad, kad, kad cilvēks ir tā kā, var teikt, neizskarams, jā, kad viņš guļ, jā, viņš sūtās VHS vīzijas, vai kā viņas tur sauc tur terorizē, vai ne, tā kā liek cilvēkam stresot, jā, miegā, vai ne, tad, kad es esmu tā kā tagad piecēlies, jā, kuļi viņš man kaut ko, jā, es jūtu, kaut kāds stariņš nāk, jā, no turienes, bet es viņu tā kā bloķē, man vajadzētu izdomāt kaut kādu miega signālu bloķētāju, ja, kas tā kā bloķē tos visus tos sūdu signālus, ja, tu jau tā pideriem, jo, bļa, tas vienkārši neapturam. Tā kā vakardien es stāstīju, vai ne, pat tie, ka man savāc, vai ne, tāds pēcdienas gribēju savākt, vai kas viņš tāds tur ir, kuļi, bļa, vai ne, tādu viņi varēja, jā. Jā, tā bija dirsā, bļa. Nekā neviens nav neko, nezinu, jo man tā viss ir bloķēts. Runājot, jā, par to Genshin podcastu, jā, es nošēroju visiem draugiem, visām paziņām, visiem, jā, un tad viņi tā, jā, tu tagad tiešām runā, tev tā kā vajag palīdzību, vai neizskatās, ka tev vajag palīdzību, jo tā kā, mēs arī redzam apkārtnē, kāds tu esi, jā, tā kā izskatās, ka tiešām tu esi, viņi tā kā, es viņam aizsūtīju tavs, Redmi, Reddit, jā, viss, tā kā tās bildīts, viss, jā, viņi tā, jā, tiešām tas ir tā kā šokējoši, un viņi tā kā tic man tagad visām tām VHS vīzijām, visam tiem signāliem, jā, viņi tā tiešām saka, tu esi tā kā izredzētais, nē, bet, ka tu esi viens no viņiem, kas var viņus apturēt ar, tu esi tā kā, parastie cilvēki tā nevar kaut kādi, jā, bet tu esi tiešām tās, viņi tā kā, jā, viņi tā kā atbalsta, citi mani tā kā noheitoja, ka es esmu stulps, jā, ka, tas otrais čalīts arī vispār ģenerāts, jā, es viņam tā kā saku, nē, tu pats to jutīs, ar laiku tu jutīs, kā, notiks kaut kāda sūta, tu prasīs mums palīdzību, un tā. Jā, un tāpēc arī pie vainas arī ir tie pedofīli imbecili, ja, tā paudze, ja, kas, tur ir noslēpums, ja, ļoti svarīgi, īpaši svarīgs, baigais tur noslēpums, ja, kāpēc tas ir noslēpums? Tāpēc, ka tur ir nahuji, bļaļi, izvarotāji, ja, viņi tur, tā ir cilvēku tirniecība, viņi vienkārši tos signālus slēdz klāt vienkārši cilvēkiem, un viņi vienkārši tirgo cilvēkus kā eksperimentus, jā, tur, nezinu, tur štatiem, tur vēl tur kādām, pilnīgi pohuji visām valstīm pēc kārtas, kā tika piķis nāk, tad jā, un tad tur, kad tu sadies, ka tu štrīpu, jā, viņi tur runā savās, pie 2 štrīpi sēž pie galda, jā, tur, no 2 dažādiem Latvijas spēkiem, jā, viņi sarunājās, jā, un viņi tur, ja, ko viņi tur paklausās, ka, tu zini, es tīpā saprotu, par ko viņi tur runā, jā, bet kā tas no malas nav izskatās, un tie beļķi ir jebanāti, un arī, tas pats, es atkārtošu šoreiz to pašu, ka es zvanu, tur drošības dienestam tur jautāja, tur armijai, militārai policijai jautāja, tā kā, tur ir, man tas signāls, bļaļ, ir kaut kāds kropuls, Kaspars, pedofils, kur es dzirdu, un jā, bļaļ, tu arī, bļaļ, neteikt, ka man ir jābrauc, tur, nezinu, pārbaudīt kaut kādā tvaiķinē vai nav šizofrēnija vai kas. Viņi ir vienkārši iedomājies, cik viņi daudz ir cilvēkiem dzīves sapisuši, kur viņi tā kā paši, viņi ir vainīgi, bet iedomājies, cik daudz zaļa bišķi čūvaki jau ir pirms mums jau par šo visu runājuši, un viņiem vienkārši, viņi nebija tikuši tik tālu kā mēs, varbūt kāds ir ticis vēl tālāk, un viņš ir, nezinu, tur caur tiesām kaut kā uzvarējis, un tur, nezinu, dabūjis kompensācijas un vispār, bet tagad, jā, un tad, viņi, tas ir viss uz viņiem, jā. Tā kā tur tas ir neapstrīdams fakts. Jā, tā ir, jā. Piemēram, bļaļ, mēs labi esam stipri, jā. Mēs esam stipri, jā. Mēs to kaut kā tā kā pārdzīvojam, mēs to tā kā ignorējam, jā. Bļaļ. Rekurī. Nē, es te vienkārši, dodos, jā. Paņēma savus atribūtus. Ne tādā ziņā, ko tie bērniem jādarīja, kad viņi tiek tā kā eksperimentos taisīt, ja? Viņiem tā kā
Nu, pēc tam visu mūžu ir kaut kāds traumas, ja, kaut kāds vīzijas, ja, ko viņi sastaro, jo viņus tos bērnus spīdzinot, viņam ir tā kā ielikuši jau tos čips smadzenēs, ja. Viņi tā kā tiek kontrolēti kaut kādā vadībā, ja, kas ir arī ļoti briesmīgi, ja. Es nezinu, man būtu arī tas čips ir, varbūt es redzu tās vīzijas, ja, visu to huiņu es redzu, ja, tur kaut kādas bļuvas galvā ir, ja. Mēs jau varbūt jau esam jau no bērnības, tā kā, jā, tā kā jau, nu, viņu tā kā redz lokā viņu vergi, jā, tādā ziņā, ne. Mēs, reku, esam stipri, jā, mēs tā kā mākam to kontrolēt, mēs mākam to viņam pateikt fuck you, jā, ka viņi histērijā tur bļauj, jā, sit galvu pret sienām, jā. Tā kā, jā, tā kā. Mēs cīnīsimies, un es personīgi cīnīšos līdz galam, pilnīgi līdz galam, jā. Nepadošos, un viņi neietekmēs tās manas vīzijas, jā, ko es tā kā redzu, jā. Kaut vai kādām substancēm, jā. Tā kā, lai viņi iet vienkārši ieskrieties, un lai viņi beidz spīdzināt, jā, un taisīt vergus. Jā, es arī, nu, esmu tā kā arī visu šitā pasākumu, ko viņi organizē, ko viņi dara. Es esmu tā kā upuris. Nu, es neesmu tā kā tāds upuris, bet tā kā vakar arī tur, ka es stāstīju, kas notika, es varbūt esmu jau tā kā tajā ietekmē, tajā čipā jau iekšā, jau visā tajā mērcē, bet es tā kā cīnos pret viņiem, un tas ir drausmīgi. Jo arī tagad, man arī šodien visu dienu signāls ir pārslogots, tur vienkārši nāk tieši trīpiņi veidīgi, ja, tā kā pedofili Kaspara advokāti, priekšniecība visa, tur visi iespējamie kaut dienesti, un tagad tā kā, nu, jāmeklē veids, kā mēs ar Mārci, nu, mani LV Mogu, tagad vienosimies, ka tomēr dzīvē iet uz priekšu, neskatāmies, kas bija kādreiz, jā, tās visas starošanas, jā, indēšanas, tur Latvijas novičoks un visi šitie eksperimenti un nu, tā tālāk. Nu, tā aizmirstam šo un tagad pieņem Kasparu kā savu brāli, bļaļ, un ejiet, nahuj, bļaļ, pēdiņi, kā divi pēdiņi viens otram turēt, nahuj, turot krānas. Nahuj. Tā nekad, nahuj, tagad man fucking signālā citē bībeli, tagad, ja piedod savam nahuj ienaidnieku. Tā līdzīgs. In your fucking dreams, you faggot. Tas arī Latvijā ir šitās problēmas, ka tiek tirgot tā kā pilnīgā pohujā cilvēku visādam seksa verdzībai, jeb kādam human traffickingam, eksperimentiem, tur visiem, tur bija pohuj vienkārši. Lai tas, nu kā es jau teicu, lai piķis tikai nāk iekšā vienkārši, un nu, tiem kropļiem viņiem jau nav vispār pilns rublis, ja. Tie nav cilvēki, un man liekas, tauta ir tomēr vairākums, un tauta atriebjās visiem, un es arī tā kā virzu šo domu tā kā uz priekšu, viņa visā pasaulē attīstās. Un vienu dienu es ticu tam, ka vienu dienu mēs varēsim izvilkt ārā no tiem bunkuriem visus tos kropļus, ja, tos štrīpus, tos Kasparus, bļaļ, visus tos starotājus, varotājus, izvarotājus, nu, kuru dēļ ir izvarotas kaut kādas meitenes, kuru dēļ kaut kādi čaļi nosisti, kuru dēļ ir vispār kaut kādas, nu, mahinācijas veikts par, nu, vispār pats lielākā huņa, kādu ir iedomāties, tas ir vienkārši noticis dēļ tiem bunkura pedofīliem. Un jā, es tam ticu, ka mēs izvilksim to Kasparu ārā. Nu, es personīgi man interesē izvilkt ārā Kasparu, to pedofīlu, to Dāci Ķūsani, to fucking izvarotāju pedofīli arī, nahuj, kas slēdzās klāt tur cilvēkiem, lai viņi tiekās kopā un pišās, viņi pats sev devē par speciālistu seksa jautājumos no tālāk. Tad kaut kā šitās, tos varbūt tās dzeltenās par tām dzeltenām pīzām jādomā, tie ir slimnieki kaut kādi, kurš dzimšanas nav. Un kaut Krievs Antons vēl kaut ko tur sēž. Viņš varbūt jau ir ārzemēs, es neņem, kur viņš ir. Un štrīpiņi jāvaļī nost ir tiesas peteni, petušaru. Nu, viņus visus, nu, tā kā tie ir kropļi, tie nav cilvēki, viņi ir Latvijas nodevē, viņi ir, nu, tie ir, kādu maksimālu kropli tur iedomāties, nu, tas ir reizes, nahuj, 9000, tā kā tie ir nodevēji, tie ir šizoīdi. Ko bija pie čomakiem, rān? Savilkāmies ritī, bļēn, interesants substances, tas tāds, bļā, jā. Arī brauc mājās, ne? Autobus, ko tas, ja pazīstamais, ķipa, saka, ķipa, nu, kā es viņa kolēģis, viņš man bija, es viņu tā satiek, jā, mēs tur
Nē, viņš pats pienāca klāt, ķipa tur, blā, kaut ko tur runās, tur. Es saku, nu kā tad tajā darbietā pabeidzāt to objektu? Viņš tāds, nu, ka tu aizgāji, ķipā, tur viss bankrotē, tur pīzdēt, ķētis, karoči. Es tā, jā, ņīku, jā. Es jau to pierādu, ka es tur arī tur strādāju, jā. Tur sanāca tā, ka man atlaid. Jā, tad, jā. Nezinu, vienkārši, es tā doma, ka jums te viss nekas, ķipā, ka jums te viss te, jā, vispār nekas nesanāk. Un jā, reku nesanāca, es gāju, un pēc pērneša bankrotē. Un manam tam domu spēkam atkal kāds, es esmu tāds jā, izredzētais, es tāds, bet es to nedomāju tā slikti, ķipā. Bet, nu tā vienkārši sanāk. Ja man kaut kā nevis tā kā emocionāli kaut kā izdara pāri citiem, citi par to samaksā. Ja man neviens neko nedara, viss tiek visiem cilvēkiem, viss labi. Nu, nevienmēr, tas arī nevienmēr ir tādā ziņā. Bet tā, jā. Jā, traki. Vienkārši man, es jau tā kā paturēju to, ka tu bieži tā kā lieto vārdu izredzētais. Bet tā ir diezgan interesanta ideja, tāpēc, kad, jo varbūt, ka tu arī tiešām arī esi izredzētais, jo tev ir tā kā laba sirds, tev ir tā kā sava vīzija, savs plāns, kā rīkoties un tā tālāk, un līdz ar to arī tas materiāls, tā kā tev dod kaut kādas iespējas. Nu, es nezinu, nu, mēs varam par šo parunāt, varbūt kaut kādu bišķi vēlāk, es noformulēšu savu domas galam, bet es šajā idejā kaut ko saskatu, nu, jo man arī tas, kad man ir iespēja kaut ko pamainīt, un es to arī daru, un līdz ar to tā tauta, kas atriebjās tiem fucking pedofīliem, tam soda bunkuram, tā tālāk, viņa kaut kā pielāgojās man, un viņa arī pielāgojās arī tev. Bet tas ir savādāk, tas nav tā, ka vienkārši mums ir kaut kas, nu, mēs esam tieši tādi paši kā viņi, mēs arī esam daudz cilvēki, bet mēs daram kaut ko tādu, ka ir iespēja kaut ko pavirzīt bišķi, varbūt straujāk uz priekšu. Varbūt tā. Nu, no savas puses zinu to, ka es to varu darīt. Tauta to akceptē. Un mēs daudzam ārā tos izlūkdienas pedofils. Nu jā, ja visa tā tauta, bļa, gribētu izrabīt tos pēcdienas, jā, bet tauta jau, bļa, viņi ir arī tā, tautā ir cilvēki, kas, bļa, tā kā ir tā kā par sistēmu, par verdzības sistēmu, ja, dzīvo vēl, bļa, padomju laikos, ja, vēl, bļa, tur viņi zin, ko muķī, ko kruķī, kaut kādas izvēles, kuras viņas vispār nekad negribēja darīt, ja, viņu mūsu valsts tā kā izglābs, ja, reku, mēs ieliksim, bļa, šitos kropuļus, ja, tajā izlūkdienestā, lai viņi ķipa tā kā, bļa, mums, ko viņi palīdz, bļa, viņi cik, reku, cilvēkiem dzīves sabendējuši bērns, tur izvarojuši, sievas, cik nav sasists, jā, bļa, tas ir, bļa, tu tā, bļa, tauta ar brīžiem ir debīli, bļa, man brīžiem liekas, nahu, es esmu latvietis, varētu būt kaut kāds pols, bet, nu, labi, tā nevar teikt, jo, bļa, kur piedzim, tur arī esam, jā. Tomēr, zin, vecāks neizvēlās tāpat kā neizvēlās valstī, kurā dzīvot. Nu, piedzim, tad viņi tā kā jāglāb, ja, ko es arī daru, ja. Es viņus glābu, tos cilvēkus daudz signālus bloķē, lai viņi tā kā nestaro citiem, jo mēs jau nesam vienīgi, kam tiek starot visā tā dezinformācija, tā huiņa, ja. Bļēdi, cik video nav, ka tos bērns izvēro, tur cilvēks slaktē nos, ja, tas viss ķipai normāli, ja. Labi, tas nav Latvijā, bet ārzemēs tā cilvēce, pati kā suga cilvēce, ir tāda, bļa, briesmīga, bļa, tur labāk būt kaut kādam, bļa, dinozauram, bļa, zato viņš ir, bļa, gudrāks, ne? Tādā ziņā es to domāju. Nu, tā pa lielu, bet tā jau chill, bļa, es cīnos, jā. Tagad arī bišķi, bļa, izcīnījos, jā. Tāpat kā TikTokā, ja, kad dezinformē, tur tā aiztos viss, ka pāriet šajā, nu, digitālajā AI, ja,
Visi šitie te, ka ir tās bildes, tas viss jau ir, bļaļ, pārņemts, pasauli drīz pārņems kaut kādas tehnikas, ja, aizvietos mūs, ja, cilvēks, ja, tas ir, tur jau tad atkal, ja sāksies cits karš, tur, bļaļ, petu šaru un, bļaļ, viņi atkal pat būs tā kā pēcdienās mēs būsim tā kā komanda, bet, nu, nekad mēs nebūsim, nu, es, tu vai tur vēl kāds, ja, šitās te, ja, mēs viņus apturēsim. Un kurā brīdī tas vispār sūds, tas uztverējs tā kā strādā? Viņš vispār nestrādā. Piemēram, tas Kropols Kaspars, ja, tas pedofils Žizuits, viņš ar mani ir tā kā saslēgts, un viņš ir garīgi slims cilvēks, ja, tas Kaspars. Jo es jūtu viņa enerģiju. Nu, viņš ir slims, viņš ir vienkārši... Es arī ik pa laikam... Es parasti pamosos no tā, ka vienkārši Kropols Kaspars ir kaut kad nakts vidū, viņš ir pamostās no triekas, ja, viņš lūra vienkārši skatās tāds, ja, slims galīgi, ja. Nu, es ceru, ka tas Kropols arī drīz nospēks. Nu, viņš ir slimnieks, ne. Pilnīgi deģenerāts, ne. Kropols. Esam slēdzās te imbecili klāt, un tā kā man prasa, kur problēma, nahuj, pieņemt pedofilu Kasparu, ja. Viņi ir debīli visi tajā bunkurā, viņi ir pilnīgi debīli, bļaļ. Tas Kaspars ir, bļaļ, kaut kāds, bļaļ, receklis, kaut kāds pilnīgi slims, kaut kāds Kropols, nahuj, bļaļ, knapi dzīvs vienkārši sēž, nahuj, tajā bunkurā, nahuj. Lūra, bļaļ, izbolīs savu ībolu, tad slēdzāt klāt imbecili un skatās arī, bļaļ, virsū, nahuj, bļaļ. Kaspariņš ir tiesnesē Petenei dēls. Ja mēs neaizstāvēs Kasparu, tad mums nemaksās alga. Nu, un kas tādam imbecilam, ģenerālim Štrīpiņam galvenais ir, tā jau ir kaut kāda karbonāda, kaut kāda šnicelīte, ja, kaut kāds, galvenais, lai ir Štrīpiņš ir paēdis. Visu dienu viņiem ir kaut kādā stresā, napiragā, ja, tur sastresojies, tur nabaga, šitas LV mokas, nahuj, un pārējie čakarē bunkur, čakarē pedofilu Kasparu, ja. Tiesnes psiho, nahuj, bļaļ. Bet tad tam atnāk otrs Štrīpiņš, sāk štrīfām. Pusdienlaiks. Var karbonādas šodien. Tad Štrīpiņš, bļaļ, pieceļās tāds. Jā. Ar savu resno dupsīt aizšķāpa līdz virtuvi, līdz tai ēdnīciņai. Un pēt karbonādīt ar kartupelīšiem. Nu, Štrīpiņš ir paēdis, laimīgs. Nu, lai jau paēd, tas trīpucīts, tās kotletīts, karbonādīts, jā. Tas nodevējs mīzels, nu. Mēs jau visu katru dienu, mēs vienkārši to informāciju vācam, mums vienkārši tie... Tas viss vienkārši kačājās, un tad mēs vienā dienā arī līdz tam bunkuram arī aiziesim un arī vilksim ārā visu tos kropļus, jā, tur. Visu tos Štrīps, nahuj, izvilks, nahuj, resno Kroplu, tas bija ķērks, breiks, tā kā cūka, nahuj, bļaļ. Citi tur Štrīpi, tur skries, nahuj, uz mežu, nahuj, bļaļ. Mūs sit nost, nahuj. Un visi, nahuj, Robini Hudi. Visi normālie meža veči, nahuj, bļaļ. Griezīs rīklis tām resnajām cūkām, bļaļ. Tieši tā, viņus vajag, bļaļ, iznīcināt, bļaļ, uzspridzināt to bunkuru. Vai tur kaut kāds petards salikt, tur, bļa, trītī pūzjobņi, tur viņiem dirsā, bļa, jeb bal. Bļa, tā viss tās karbonāts viņiem tur, bļa, pa visām sienām, tur, bļa, ir palna. Bet tā viņas jau varētu izķert pa vienam kaut kur ārpus bunkuru, bļa, bet viņi jau, bļa, laikam neejot ārā, te pidarās, bļa. Bļa, dirsā, jā. Piemēram, varbūt varētu viņus tā kā kaut kādiem tā kā signāliem, jā, izvilināt ķipā ārā, kad, bļaļ, dabūt tur, piemēram, kaut kādas tās, jā, tās viņa mauķels, jā, signālu, tā kā aizsūtīt īziņu, jā, un tā kā dabūt ārā no bunkuru, un tad viņi savākt, jā, un jā, kaut ko paverdzināt, vai es nezinu, izvarot, lai viņi izvaro kāds, jā, es nezinu, viņas tur, jā, spīcināt, tur tādā ziņā, jā, tur ir, bļa, kaut kas ir jāizdomā, bļa.
Bet uz visu šito pasākumu skatoties, tur jau varbūt var kaut kā, bļā, kaut ko izštukot, jā, ko darīt, bļā. Jo, tas jau vairs nav izturams. Bļā, runājot arī par tiem sociāliem, jā, tāds ir tāda platforma, jā, Snapchats, jā. Tur jāzina, tur pievieno cilvēks, tur pabazarē, jā, tur kaut kādās grupās, tur kaut kāds sveši pievieno, jā, tur baigi interesanti, jā. Ķipā visi normāli, jā, līdz vienam brīdim, jā. Kā tev pievieno kaut kādu random cilvēku, jā. Un pēkšņi kaut kāds vecens atsūta kaut kādu snapiņu, jā. Tu tāds paskaties, kāds grib nopirkt nūdiņus, vai arī, pārdot tādu video par tik naudiņas. Jūs, bļaļ, šļuskas, jobanās, izdrāstās malkas, bļaļ, jūs, bļaļ, pisās strādāt, bļaļ, ielas meitas, jūs, bļaļ, savām dzeltenām pīzdām, bļaļ, filmē viņas, bļaļ, malkas, jobanās, es uzrakstu uzreiz pisēs, nahuj, kuņa, un nobloķēju uzreiz sekundē. Nahuj, bļaļ. Ja es gribu kaut kāds nūdiņas paskatīties, es pirmkārt varu samuķīt kaut kādu veceņu, jā, pēc sevs pēc tam atvilkt, jā, tā stuk, vai arī pie viņas, jā, kamēr senģi guļ, jā. Vai arī, bļā, es paskatos Pornhubā, ja? Nahuj man pirkt kaut kāds ņūds, es nesaprotu. Nahuj man kaut kāds latviešu vecens, bļā, ņūds skatīties, ja es uzrakstu, bļā, internetā Rēlī Rauds nav un vai Mija Khalifa un skatos uz ļoti skaistām sievietes petenēm, ja? Kas ir ļoti skaists, manuprāt, ja? Viss tāds ko viņas tur filmē, ja, tais, ja, tas viss ir skatāms, ja nevis kaut kāds tur dzeltens latviešu pīsts nomīsts, ja, kaut kāds, ja, ritīgās, kaut kāds ķipa, bļa, fuj, bļa, tur, ka, bļa, var roku iebāzt, ja, dahuj, bļa, tas ir vajadzīgs, bļa, šito nesaprotu, tur vajag kaut ko bloķēt, vai uzreiz reportu mest, es uzreiz reportu, ja, signālus, es nevaru arī nobloķēt to visu, bļa, sūdu, ja. Tas ir, bļaļ, jebal, nahuj. Ko tā Latvija vispār tās sievietes, bļaļ? Tad brīnās, ka viņas daudz, bļaļ. Viņas, bļaļ, ko viņas dara vispār? Viņas vajadzētu visas nodauzīt. Nu, ne jau visas, bet tu šitās te, kas, bļaļ. Nudiņas ir, kurš pirks, bļaļ, tev pīst, joba no smirdīgo. Nu, tad viņai, laikam, vajadzēja pat taisno rakstīt kaut kādam pedofīlam Kasparam, vai tam te doktoram Petušaram, ja, nu, viņiem tur... Petušam man jau liekas, ka viņam, nu, es man liekas, bet pilnīgi noteikti viņš jau tur speciāli taistās botu meitenes, lai varētu, nu, tā kā tā, un tad tā Dācis Ķūsanie, kas ir tam Petušaram, tā skolniec, ko viņš arī tur jāja, kā vēlās, tur čals tur Petušs sēž, nahuj, ķipa priekšnesums Petušs sēž pie savu galda, dzer šņābu, ar kaut kādiem štrīpiem saviem kolēģiem, ja, un tad viņš tāds saka, ķipa, nu, karoči, tagad būs pulkstenis 12, un tagad noskanēs dzeguzīte kuku, iznāks ārā putniņš, un tieši tajā momentā pa durvīm ienāk iekšā Dācis Ķūsani ar pliku pīzdu. nu, tā kaut kā. Jā, bal, viņiem jau tur ir tā, jā, bet... Viņa tur vispār tur, gan jau tas Petušs uzreiz da, tāds līdzbolītām acīm, tāds ritīgi rāda diviem pirkstiem, ķip, nu, ka izēdīs peteni, ritīgi tā, sāk ģēb bikstos, ritīgi sāk tur droņķīt, bļē, pediņi, bļē, viņi tur visāds orģijas sāk taisīt, tur viens otru dupsē, tur, jā, bērni tur gan jau viss, piespied kārtā, viņiem liek skatīties, ja iet tāds implants acīs, kāds slēk vaļā, galvu tā kā piesiem pie teļu, ka viņi tad skatās, ķipa iespiež viņiem skatīties, tā orģija. Tur jau tā Dācis Ķūsani ir, nu, pilnīgs dārzens. Tas, man liekas, histēriskākais no visiem tiem bunkuru pedofīliem. Viņi tā kā ir veikusi tā kā izvarošanu, nav tur pedofīli un tā tālāk. Un viņa, jā, un tad, kad es vienmēr stāstu, tā kā tieši par Dācis Ķūsani, tad vienkārši sākās tāda histērija tajā signālā. Jo viņa pati zina, ko viņa ir izdarījusi, un ar to Dācis Ķūsani mēs tiksim skaidrībā Aure, kura jau imbecili atkal slēdzās, jā, slimnieki, un tā.
Tā kā ķūsītīm ir pizdiets. Tāds ķūsen, tāda saka, ka viņi esot speciālistes seksa jautājumos. Tā kā kaut kādā dienās viņa ir kaut kāds slims invalīds, kaut kāds kroplis, jā, iespējams ratiņkrāslā, kaut kāds dārzens. un viņi ar to slēdzi, caur pulti, viņa tiek kaut kādus mazgadīgos botus. Viņi sasrādās kopā ar pedofilu Kasparu. Tā kā viņi tur viens vienu botu, otrs otru botu, tā kā saveda kopā vienā lokācijā, lai varētu veikt dzimumā, teiksim tā. Tad es šito te atklāju, un tad kopš tā laika tā Dācis Ķūsen vienkārši ir pilnīgi Dācei Ķūsenai, dienas ir skaitītas. Jā, tā Ielena, viņa jau, bļaļ, jebal, viņa jau, ko viņa tik nav izdarījusi, bļaļ. Viņa jau, bļaļ, kur tur valsts dienestā ir bijusi, tur valsts policijā savā laikā, tur kaut kas tāds gan jau ir bijis. Viņa arī, viņa jau, bļaļ, to Kasparu jau, bļaļ, viņa jau tur pisās, jā, tur caur tiem botiem, jā. Tad baigā. Bet šodien signāli tādi, normāli. Visi iet, visi strādā. Nav nekādas saskarsmes bijuši ar tiem imbacīļiem, jā, tiem pidariem. Nav tur kaut kāda bota nav satikne. Jā, tāda mierīga diena. Kā jau svētdiena. Gan jau viņi ar kaut kādu pauzīti jau ar paņem, nesēž pie tām pogām. Gan jau tur iet kaut ko, bet tur darās. Svētā diena ir orģija diena. Tā nevar zināt. Bet šodien signāli ļoti labi, jā. Viņa ir iesauka Ubadzene, jo viņa ar tur dzērājiem kaut kādiem tur pišās, viņa spetuši ārā tur sūtīts ir tajos agrīnajos laikos, ar to signālu tikties ar kaut kādiem tur dzērājiem, viņa pa laikam arī, es vienu versiju dzerēju, ka viņa ir psihanē arī laikam pat bijusi, jo tur, nezinu, viņa tur cik reizes arī pati laikam tur ir dzērā, viņi ir ņēmuši priekšā pakaļā, un tad vēl, tad agrīnās laikos viņa pati, es nezinu, vai es izspiedu viņas informāciju, vai viņa pati vienkārši viņa pati vienkārši pilnīgi dauna. Viņa pateica, atzīnās, ka viņa ir kā teica, drošības dienestā bijusi, un pēc tam viņa ir aizgājusi uz militāro policiju, tā kā, un kas tas pa veidojumu tagad ir, to mēs, ar laiku arī noskaidrosim. Tādā ziņā tur jau skaidrot, kad viņa ir ielas meita un tur pilnīgi kaut kāda malka, vai ne, tas jau nav pat vajadzīgs, ja viņa tā vienkārši ir, tas ir pierādīts jau caur visādiem signāliem tur, un tā tur bērni, mēs jau tādu arī neesam muļķi, mēs nezinām, ko viņi dara. Viņi var slēpt, cik viņi grib, jā, mēs tāpat zinām, viņi pidari, jā, viņi neko nesaprot vispār, jā, viņi kurts bērni, jā. Bet tā, bļaļ, tur baigi nevajag arī stresot, jā. Vajag čiliņā vienkārši, jā. Viņu arī visu atsūkāt, jā. Tur savu signālu zina. Tu cik arī palīdzēs visiem, jā. Tu paškoji, lai viņi visi savā mērcē vārās, jā. Un tu pats tā kā saviem signāliem nobloķē viņus, jā. Tu tāds tā kā savā tādā bunkuriņā, tā kā izolēts, jā. Pats izolējies pohuļ, jā. Kad tu gribi, tu atkal var iet cīnīties. Bet ir tās dienas, kad nahuļ, lai viņi atsūkā visi, jā. Smerdēļ, jā. Un tā, bļaļ, ķūseņ, jā. Arī tu, bļaļ, gan jau sēž kaut kur, bļaļ. Ritīgā, jā, komandiereņ, jā. Čipa, bļaļ, mēs atbildēsim uz jūsu visām, jā, prasībām. Mēs būsim baigie, jā. Čipa, mēs atbalstam viņus, kur viņus atbalstīs. Viņi tur visus tur, sakombinē kaut ko, bļaļ. Tur mēģina, tur, bļaļ, ielīst tajās šūnās, jā. Un, bļaļ, spār, bļaļ, viņus vajadzētu atrast, jā. Kājas salaust, jā. Un, bļaļ, nezinu, vienkārši šokēts pats esmu, tā kosmos, jā, man ir, jā. Un tā ķūseņa jau, bļaļ,
Vispār, bļā, to Petu Šāri, jā. Viņiem tur ir tāds romāns, gan jau bijis, bļā. Arī man caur satelītu tāda informācija, jā. Kurā tur 47. gadā, jā, kā viņi te radās, ķipā. Viņš izpisa viņas muteri un tā ķūseņa kopā ar to viņas ēns, jā, tur. Un tad viņi divi radās, jā, ķūseni un tas Petu Šāri, jā. Un tad viņi tā kā, tie bērni, tā kā, un viņi kopā tas ir tā kā, nu, tu saprati to domas, ar tu nevar baigi bloķē man tos domāšanas signāli, jā. Un tādi viņi rodās, jā, un tad viņi mēģina pārņemt to mūsu signālu, to normālo, jo viņi grib būt tie, pasaules valdnieki, jā. Jā, es arī vienkārši esmu aizdomājis par to, cik ļoti liela enerģija Latvijā tiek patērēta. Nu, tā kā cilvēku resursi, ja, tā kā cilvēku enerģija vienkārši iet kaut kādā pilnīgā dirsā huiņā iekšā. Tikai tāpēc, ka bunkurs ir kaut kāds pedofilu perēklis, ja, tā kā viss no visām pusēm tā kā presē tos skropļus, ja, un tas bunkurs tāds tā kā, jā, mēs nevaram padoties, mums ir jāsargā pedofils Kaspars, izverotāja Dace Ķūsana, ja, slimais kroplis Petu Šāra manipulators, ja, un visi strīpi, ja, bļā, un tad vienkārši katru dienu šitie visi boti ceļās, lai skrietu, bļā, es nezinu, aizstāvētu kaut kādu pedofku. Kaut gan daudz vienkāršāk būtu tos teroristus no tā bunkura dabūt ārā, ja. Nezinu, ielikt tajā cietumā, vai es nezinu, kas tur tālāk notiks ar viņiem nāvessods vai linča tiesa. Bet enerģija vienkārši, nu, tā kā, kas varēja būt priekš tā kā Latvijas valsts attīstību, tā kā tās bet, jā, tā kā kam labam, ja, lai kā, nu, tiešām attīstīt kaut vai ceļus salbot vai ko tur vienkārši. Tā viss arī ir nauda, tā kā visus. Nu, protams, arī daudz, ja boti, jo tur skraid, bet tā kā strīps nav višķi tā kā. Bet jā, bet tā enerģija vienkārši, tas ir fucking waste of fucking time. Waste of fucking everything. Un tas, jā, tas tur dirsāpļa, viņi bļa ritīgi. Ķipa nemanot sazogās, ķipa, jā, boigie, mēs neko nezinām, jā. Mēs jau palīdzam, ķipa valstī, ko jūs palīdza kropļi. Sazogās, tad, bļa, slēpjās kaut kur, bļa, un kaut ko darās, bļa, ja bau. Mēs jau neesam zāgļi, mēs neko nezinām, bet viņi kā nevar saprast to, ka ir cilvēki, kas visu zina, ko viņi dara. Nekas nepaliek nepamanīts, nekas. Kaut kas ir, ka kaut ko ir redzējis un, bļa, tad cīnās. Viņi, bļa, izdarījuši tā, ka, ķipa, viņi tie labiņi, viņi vēl, ķipa, mēs esam tie vainīgie kropļi. Ap divi tur, bļa, viens otram tur pīmši sūkā, bļa. Viņi jau gan jau tāds ķūzi, viņi jau, bļa, kaut kāds transvestīts gan jau. To jau, bļa, ko viņi tur tajā guļamistabā dara, to jau neviens nezina. Moš, bļa, viņai pīmpis ir, bļa, tranītē, nahu, iebanēja. Bļa, pīzdā, bļa, kaut kas uzdāds, bļa. Gribēju kaut ko teikt, bet tā kā, bļa, izšāvās to galvas, pat tā kā kaut kāda paralīze sākās, jēbal. Pīzdā, bļa. Bļa, Petu Šāri, bļa, esot, bļa, komādi, bļa, kaut ko uzsūtīja, kaut ko, bļa, erors madzenēs. Viņi jau tagad ņirds kucas dēli, bļa. Jaunais. Tas ir jaunais modelis. Tas ir jaunais, kā imbecils Štrīps saka. Uztais kaut kāda sīko nahuj par šo te, nezinu, no, tur čalīt vai meiteni, tad tur Štrīpiņš tāds šodro Štrīpam, reku jaunais aizies. Reku jaunie iet. Jā, tie nāk. Jaunais Štrīps. Jaunais ģenerāls Štrīpiņš aizgāja. Es vispār tādā ziņā brīnos, ka tu visu šito te sviestu, ko es stāst, jā. Ka tu vispār klausies un kaut ko atbildi, vai ne, tu var domāt, ka tu, bļaļ,
Es esmu kaut kāds, bļaļ, puiņi, zinu, kaut kāda ģenerācija, kurš vispār ir tā kā atrofējies no visu tās dzīves. Varbūt tā pat ir, jā, jo, bļaļ, puiņi, ko bērnībā man ir darījuši, jā, ka es pusbērnību neatceros, jo es biju kaut kādā tā kā pavadībā, jā, kaut kādā, bļaļ, puiņi, zinu, kur man tā, bļaļ, tā sistēma bija ievilkusi. Jā, bet tādā ziņā mēs jau esam līdzīgi, ka tu pirmīt minēji, tev var kaut kas tāds ir bijis, jā. Tas ar kaut kā mēs esam tā kā saistīti ar to vienu signālu, varbūt kaut kādu mēs varam būt tā kā bļaļ, spēcdienās tā kā glābēji vai kā viņu nosaukt, nu tā kā ritīgi, jā. Ne čomi, ne draugi, bet nu tā kā sadarboties tādā profesionālā līmenī, lai mēs tā kā, nu, glābt citus, jā. Mēs esam jau sapisti, nu, es pa sev runāju, es nezinu, bet tu arī tā domā. Tā kā sapisti, mēs neļausim sapist citus, jā, ar tiem signāliem, sosu, jā, bļa, tam petušarām, kas tur, bļa, histēriski atkal bļauj, gan jau, bļa, kaut ko ziņo, bļa, ar par nakti, bļa, te, bet tā kā, jā, es arī došos pie miera, tā kā, jā, labu nakti, jā, galvenais, lai tev nav tie jobanēs signāli, jā, un turies un bloķē viņus, jā. Un padaram šo valstu labi, jā, davai pīs, tā jau līdz citai reizē. Man liekas, vārds deģenerāts un ģenerāts, generic, ir, viņiem ir viena tā pat nozīme palielam, bet daudziem šitiem sistēmas cilvēkiem, jā, man liekas, nu, tiem fanātiķiem, tā kā liekas, generics, jā, šitas jaunais pārcilvēks, jā, ar tām visiem domu lasītājiem, ja, tur informācijas piekļuvi, tur visus datus, tu pa visiem visu zini, tu pa visiem visu var pateikt, tu var redzēt caur sienām, tu var līst cilvēku galvās, tu var, jā, super, bet tā jau palielam, viss ir sekta kaut kā tiesams Pēters saka, nu, šis ir vienīgais ceļš uz eliti, ja, neviens nekad nav atteicies no šīs super karjeras kļūt par šito hujopjotu, ja, un tās ir viss kaut kādas sektantu runas, un tad viņi tur visi šitie vecie ir safanojušies, ja, tā kā, jā, bļaļ, kaut kāda karjera, ja, bļaļ, viņi pat nevar pateikt, kas tas ir, vai tas ir CIA, vai tas ir Interpols, vai tas ir FSB, vai tas ir kaut kāds Latvijas armijas izgudrots kaut kāds psihotroniks, kibertroniks, kaut kāds mēsls, ja, tur kāds to nahuj noslēpums, ja, nahuj visi par to runā, ja, tā kā man ir no visām pusēm, man nāk informācija iekšā, es runāju ar visiem iespējamiem spēcdienestiem, tas, kur ir pohuj, jo savējs pateikt neko nevar, savējs ir pats atzīnies, ka ir fucking nodevējs, ja, un tad, nu, ir jākaļ vienkārši atriebība par to, ka, nu, un protams, šitie idioti, šitie imbecili, ja, kas tā kā, jā, bet, tas jau ir normāli, ja, mēs jau te visi tādi, kamēr būs tādi, kā šitie štrīpi, ja, tikmēr arī visi būs tādi, nu, tu saprat ideju, ne, tā kā, līdz ko būs kaut kāds nahuj pideras, kurš nahuj skries un ar plika dirsi skraidīs, ne, tikmēr tie plikie pideras, kas skraida apkārt pa pilsētu, ja, un tas tā doma, tikmēr tādi būs, bļaļ, bet ja cilvēks sāks domāt, nahuj kaut ko darīt normāli, tad mēs atbrīvosimies no šīs jobanās sugas un būs visiem daudz labāk. Tā kā, mums jā, nu visu. Dzīve beigusies palielam. Tā kā dienēt nav jēgas. Fucking, jāmeklē risinājums, kā tos kropļus dabūt ārā no savas galvas. Kā tas viss beigsies. Nu, uizin kā. Nu, tā kā jā, vienkārši meklē vienkārši kaut kādu, tas, ko es daru, es vienkārši meklēju, tad, nu, tāpēc, nu, es arī esmu sapists, tagad es meklēju arī kaut kāds jaunos, kas ir sapists un atstāt nahuj novārtā, jo viņiem ir pohuj, viņi vienkārši uztaisa nahuj eksperimentu, no kaut kādu, nezinu, meiteni nahuj izvaro viņu, nahuj viss, tas, kā štrīps saka, tā meiteni jau ir noiets etaps, ja, tā kā, kamēr jauni, tikmēr varēja pist, tad beigās nopārdo pavisam, un tad, lai dar, ko grib, nu, un tad, jā, viss, kas ir jau visādi klubi, vecie klubi, jaunie klubi, bet par to varbūt citreiz es arī tagad došos gulēt,
Varam noslēgt šīs dienas 6. Un cerams, ka kaut kādas vīzijas man nebūs naktī. Es ceru, ka es varēšu aizbēgt normāli. Es šodien maz alkoholu izdzēru, tikai kaut kādas 3 pudeles. Tas priekš mans ir par maz, man vajag vismaz 8 vai 10. Un tā. Bet, cerams, ka aizmigšu. Un būs čiki puki un rīt būs ļoti darbīga diena. Tā kā good night.